Ne visi bērni ir priecīgi iet uz skolu, nedzīvosim arī Leiputrijā. Ir arī realitāte, kāda tā ir. Arī mana ikdiena kā pedagogam nevienmēr ir rožaina, kur mācību plāni izdots un stundas norit pēc pilnīgi skaista sviesta. Absolūti ne. Tas, ko es esmu iemanīsies praktizēt, ir brīžiem atlaist to savu ideju par to, kā lietām ir jābūt arī klasē. Un tajā brīdī, kad es sastopu bērnus, ir šis sirds siltums noteikti, klātesamība un ieklausīšanās tajā, ko man bērni grib teikt. Jo esmu mēģinājis arī tā doties ar tādu stingru plānu, un tas ir jāizdara, un tik tekstu uzdevumi ir jāatrisina. Un tajā brīdī ir tikai mana tā ideja par to, kam ir jānotiek. Un es jūtu, ka varbūt kaut kur kaut kas bremzējās un varbūt īsti neļaujās, un tad sākās spriedze. Man ir kaut kāds stresiņš bērniem, varbūt mazlietiņ tāda, kas te tagad notiek? Un tajā brīdī, kad es atlaižu to savu ideju